Dzelzītis Bleķis Airons sveicina visus, kas atnāk, kad atbrauc uz Mazirti. Viņam tas lībiešu sveiciens ir. Sveiki un veseli lībiešu krastā! Raidījums 100 recepšu Latvijas 100-gadēju šoreiz iegriezies lībiešu zemē Mazirbē pie stūrīšu branku saimnieka Igora Gintera. Viņš ir diplomēts pavārs, bet nodevies lībiešu ēdienu gatavošanai savās dzimtas mājās. Raidījumā ne tikai gatavosim, bet dzirdēsim arī stāstu par viņa dzimtu un lībiešu tautas tērpu. Par ēdienu gatavošanas vietu Igors izvēlējies senās stūrīšu mājas, kur ir arī viņu veidotais muzejs ar senlietu ekspozīciju. Galdā celt Igors šoreiz izvēlējies sieķu salātu ātrās uzkodas, jeb kā pats saka, lībiešu grūdeni jeb grūdienu un lībiešu bukstiņu putru. Tātad mums vairās kartupeļi ir uzlikti. Šie vēl ir pērnie kartupelīši labie, jo tie jaunie, faktiski priekš putras ir bijis šītiņās pirmkārt pa grēku, un ārkārt viņi ir ūdeņaināki. Tad mums ir sagatavotas grūbas. Viņas jau ir cepeškrāsnī izceptas, viņam jābūt tādām, ka viņas drūp. Ja viņas paliek ar ūdeni, tad viņas ir, tā putra paliek tāda, stiepīga. Viņa mainās arī garš. Un tad, kad viņi šitāda tāda grūbiņas ir tāds izsautējušies, tad drusciņi pieliek klāt viņiem pienu, saldo krējumu te ir, un tad uzliek uz plīts malas. Pa to laiku mēs sagriezīsim tagad kūpinātais speķis. Nogriež to ādiņu te, bet tā ādiņa mums noderēs. Tā nemaz nav, ka viņa jāsviež ārā. Sagriež tā mazliet smalkāk, tā aptuveni. Viņa arī ies uz pannas, no sākuma viņa apsilda, jo viņa dod to kūpinājumu garšu pēc tam pie tiem sīpoliem klāt. Tā bukstiņa putra manā skatījumā, tas vienkāršākais tavs ēdiens tā ir radies. Ka faktiski, vārīja kartupeļus, putru taisi, tās grūbas arī bija mūžīgi izvārītas, jo lopiem deva. Tā kā es saku, tas pats jau ko visi ēd, tas arī bija mājās. Un tad sāka tā miksēt vienkārši. Piens bija, rugušpienu piedzēra klāt, sataisītu putru, viņa sātīgāka bija. Nekā plika kartupeļu putra, tāda čapnīga. Un tad savreiz bija arī tā, bet es tikai nezināju, ka tā ir bukstiņa putra, tā riktīgi. No bērnības. Tā vecmā mums taisīja arī. Ogrē dzīvoju, mācījos pamatskolā, izmācījos pa pavāru. To gan Rīgā man uzņēma skolā, beidza 5. kategoriju. Visi beidza 4. mēs 2 no grupas ap 5. Un pa to es tiku uz Čehoslovākiju. Pirmoreiz mūžiņā ārzemēs. Tas bija kā tāda prēmija mums par to, ka labi uzvedām. Bet pārējie, kas slikti arī tika. Tā kā vienīgais tik bija, ka tā 5. kategorija. Tauciņi sagriezti, speķīts kūpinātais, tad uz svaigo gaļu. Es vienmēr miksēju arī svaigo. Var izmantot arī tikai kūpinātu, bet kūpināta gaļa viņa taisa, viņa pa stipru. Iznāk tas. Un gribās jau arī, lai kas ko ēst, tā kā vairāk. Un tā svaigā gaļa, kad cepās kopā ar tiem tauciņiem, viņa jau gan arī tikpat kā iznāk kā tā kūpinātā. Tikai tur iznāk tad vairāk tā gaļa savādāk. Tikai kūpinājums, tas ir mazs gabaliņš reku, kas tad tur būs. Tā mums sāk vārīties kartupeļi. Un baigi vēl piedevām. Tā kā visi iet pa gaisu. Tā attaistam lībiešu ventilāciju. Lai iet uz bēniņiem visārā. Kā kadreiz redz. Viss dzīvītē notikās vienkārši. Uz bēniņiem ārā. Tā, lai vārās burvīgie kartupelīši, tie būs drīz gatavi. Mēs, kad aizbraucam uz Ogri, visi strādāja. Es atnācu pirmais mājās no skolas vai no bērndārza un pats kaut ko sāku darīt. Pie vecmāmas, ka mēs te dzīvojam uz laukiem, kamēr es vēl biju sīcīts, viņa cepa pīrādziņas katru sēdienu aiz uz plīts malas mīklu un locīja visādus tos. Man vienkārši patika. Tas bija tikai no patikšanas. Savādāk pa pavāru tā izmācīties. Protams, ka par visu, ko var izmācīties, bet tomēr jāsaprot, ka tā būs varbūt tava profesija un ka tam ir jāpatīk. Iemāc jau visu pārējo, kas ir tehnoloģiski un kā ir pareizi, bet to gribēšanu, to jau tikai var, kad viņi ir pašā sevi iekšā. Tad tikai arī tas darbs padodās. Beidzu es skolu, tā man paņēma armijā. Un tur 2 gadus es strādāju pa pavāru. Tieši tāpat. Gatavoju ēst saviem biedriem. 2 gadi pagāja. Ļoti interesanti. Mani pat aizsūtīja uz Astrahaņu. Pulku komandierim taisīt ēst. Speciāli. Pēc armijas Igors strādājis dažādos restorānos un kafejnīcās. Un 90. gados, kad viss sāka jukt un brukt, sākās privatizācija, veidoties jau uzņēmumi, tādi, kas to. Tad es atkal nolēmu savu bērnības sapni, jo mans tēvs bija jūrnieks, un es domāju, jāizmēģina arī tā jūras būšana. Tikai es nezināju, ka man būs jūras slimība. Bet, to es pārcietu, un 3 gadus es izkuģoju pa visu pasauli.
gandrīz 3 gadus, jā. Tā, nu tagad griežam tad to kūpināto gaļu. Tāpat tās kubiciņos, kā visi sagriests. Tagad es lībiešu ēdienu meistars. Atkal, kā saka, atgriezos savā profesijā, pa ko mācījos jaunībā. Nu, un pats pa sevi, jā, uzrestaurējām savu veco vecmāmas māju. Vecmāma man viņu uzdāvināja, ka man bija 16 gadi. Ne mammai, ne mammas brālim, bet mums ar māsu kopā. Tās recepts jau arī dažāds ir, bet es pie tā bukstiņa paliku pirmkārt, ka viņš ir sātīgs, bet es viņu esmu pats izgudrojis, kā es viņu gatavoju. Es esmu izgudrojis to savu recepti, kā viņi būs pagatavot. Man, piemēram, brauc grupiņas un stāsta, ka viņi taču to bukstiņu ir ēduši, bet, kā tur esot garšojis vai ne, tā jau nevar runāt. Un to es saku, bet, pagaršojiet, kā tad ir te? Jā, viņi saka, bet savādāk nekā bija citur. Es saku, bet tā tam ir jābūt ir. Jo visās vietās vienmēr būs savādāk. Nebūs nekāda, kā bukstiņš garšos tev tā kā, konzervi, visi vienādi. Protams, receptūra, taču katram arī ir savu. Tā gaļu saliekam visu te, es te lieku tagad, lai var redzēt uz to šķīvi. Kamēr top bukstiņu putra, Igors rāda, kā top ātra uzkoda no siļķes, pats to saucot par lībiešu grūdeni, jeb grūdienu, jo atliekot visas sastāvdaļas tikai sagrūst kopā. Sastāvdaļas. Nemaz tik daudz ar nav. Siļķe, siers, zaļumi, kādi ir olas. Ja ir, piemēram, nav lociņa ziemā, tad es vienmēr piegriežu sīpolus, smalku sagriežu sīpolus. Vasarā viss iet zaļš. Protams, bez dilles nekas nav vasarā. Vajag, lai vienmēr ir dillīte klāt. Tā kā vienā filmā teica, labai redzēja, lai visu var redzēt tūmā un tālumā. Tātad to mēs uzreiz piejaucam jau klāt. Liksim tagad siļķi. Es viņu griežu, vispār es griežu visu rupji. Jo ēdienam jābūt tā, lai tur saprot, kas ir iekšā, nevis tā, ka tur jāsāk domāt, kas tas ir. Tiem traukiem ir tā. Man viņi patika, no laika gala trauki patikuši dažādi. Staigāju pa Rīgu pa antikvariātiem un pirku nevis ar korogu, bet vecos traukus. Visus veco, vai tā bija Jesena vai Kuzņico. Un jūs zināt, tie paši burvīgie krievlaika trauciņi, kas ir, ko mums ražoja. Viņi ir tīri, burvīgs materiāls. Varbūt tur, var teikt, dizains tāds vai tāds. Bet viņi toties ir fajans. Tur nav nekāda eļļa vai laka klāta. Un viņi arī ir savā veidā laika liecība, jo neaizmirst, ka cik gadi jau ir pagājuši, ka viņas neviens vairs neražo. Tā bļoda, kur rokas mazgāt, jau arī ir sen. Vai tā ir vecā lībieša bļoda, aizmirst to gadu, kaut kur 1860, 70. Bet te ir bijis kaut kāds savu rokturīts, bet tagad salikts kniedīts ir iekšā. Pats trakākais, ka viņam tas labais materiāls, kas patīk visiem. Man ar viņu ir tā kā kaķim savu bērnu jānoslēp, lai nav priekš acīm, nekur nevar atstāt tā, kas saka, brīvā formā. Vienmēr jādomā, točna kāds, piemēram, viņš kaut kur var pazust. Tās ir laimīgās, laimīgo vistiņu olas. Man ir paveicies ar pasnieci, viņai mājās ir ferma, tur vistiņas viņa. Un pirmkārt man ir pasts, un otrkārt reizi nedēļā vienmēr atved olas svaigas. Tas vien, ko nozīmē, ka tev dur priekšā stāv žurnāls un olas. Tā laukos mums iet. Es jau dzirdu pēc skaņas, ka kartupeļi paliek gatavi. Kā to var saprast? Skaņa paliek dobja, tāda bu, bet kartupeļi paliek mīkstāk, plastiskāk. Tas pēc prakses to var izjust. Kartupeļi vēl 2 minūtes vai 3, apmēram tā. Un pa to laiku mēs pabeidzam to, ko esam sākuši. Un pabeidzam lībiešu grūdeni. Viss būs kārtībā. Ņemsim lāpstiņu, jau samaisīsim, sacilāju viņu. Briesmīgi maisīt nevajag tā kā mikseri. Ar mikseri vispār neko nedrīkst mikserēt, izņemot putkrēju. Redzat, kādu skaisti. Tagad mēs liekam garšvielas lībiešu. Tās es visu sauc pa lībiešu, bet tātad te ir pipari. Lielie, smaržīgie, melnie, sarkanie un zaļie. Viss kopā ir. Un koriandrs. Nākošais, te ir druscītiņās ķimenes. Tās mēs varam jau te pārlaist pār tās ķimenītes. Bet tās es pielikšu klāt mērcītei, kad taisīšu mērci. Tās ķimenītes. Ķimenes vispār jāliek visur klāt, jo viņas dod ļoti labas garšas. Nākšā garšviela, ko es vienmēr lietoju, tā ir rozberlapa, laurlapa. Vecmā viņas sauc par rozberlapu. Tas pa vāciski. Tā garšviela, kas jau bija mums no bērnības, mazliet man vēl palikusi, vienīgo veikalā varēja nopirkt. Tagad ir visādas garšos, bet tad bija hmelis un eli, un to mums sūtīja no Grūzijas. Tur bija visas viņu burvīgās zālītes klāt, un es pie viņas pierastu, pie tās garšas, pie visu, un tagad arī viņu atkal ražo un gatavo. Unikāli vispārībā. Tas ir brīnums, kā viņam tur sanāk. Un ko tad daram tālāk? Notīram stumpiņu, kas tā mierīgi bija stāvējusi un neko nedarījusi. Sāļa jau noksidējusies, bet tas viss ir veselīgi tā. Un sataisīsim, tūlītās mums būs smalkie pipari. Piparus vienmēr vajag
pašam mājās nevajag paslinkot, paņemt stumpiņu vai tagad ir dzirnaviņas. Tie, kas ir samalti un stāv ilgi paciņās, viņi zaudējuši jau savu jēgu, to var likt kaut kur kaut kādās, gaļas kodletēs vai kur. Un arī labāk pašam sataisīt. Un nekādu laiku tas neaizņem. Cik mūsu kartupeļi ir gatavi, un tas nozīmē, ka mums ir jānoliek ūdens. Dzirdat, ka iet buļ. Es jau pielieku aptuveni to daudzumu pienu klāt, kas būs. Un viņš arī jau uzkarsts, šis ir uzvārīts jau. Viņš uzkarsts vēl līdz vajadzīgai temperatūrai. Tā. Un tad redzēs, cik vajadzēs vēl klāt. Tur uz izjūtu ir. Tas saucas mēdrikšs. Un tā bija tātad eglīte nokaltusi, kā mums ir tam ārā pēc jaunā gada, rekur smuki notīrīta, nolikta, un tas ir tas, ar ko taisa putru, visu mūžiņu taisījuši cilvēki putru. Un visi kartupeļi, jau lēnā garā mums pārvēršās kā putriņi. Sāles nekad neliek kartupeļiem, kad vāra neko, jo kartupeļiem veidojas visam cita garša. Un otrkārt liekā sāls, nav vajadzīgi, ko izlej ārā, un vispār lieko sāli nav ko tērēt tātad. Tur uz izjūtām. Tur katram jāsaprot, cik sālīgs būs un kāds tas kvantums būs. Ar sāli vispār nevajag pārcensties pie putras, lai gan nesālīta putra arī nekur nedara. To putri tā, ka briesmīgi viņu pārmocīt un pārmiksēt arī nav jēgas. Tam kartupelim tā kā struktūrai arī jāpaliek ir. Tā, šitai stādījā tad mēs pievienojam klāt grūbas, ar pieniņu piesūkušās. Tagad uzbriedušas vēl vairāk, viņas paliek ļoti mīkstas, nav ne jākož neko. Pašas ieslīd vēderā. Tagad kārtīgi jāizmaisa, lai viņas nepaliek tie nekamoliņi tādi, redz. Un nākošais, ko es pēc tam savienoju kopā, pieliek atlikušos kartupeļus klāt. Kāpēc es to daru? Tāpēc, ka tad es zinu, cik viņa būs bieza, putra, cik smuki. Un tāds darbrīgs jābūt katram ir mājās, nesviež tārā savu jaungadu eglīti. Paliekat, nogriežat zariņus un izžāvēt, un jums ar tāds pats būs mājās, un neviens vien. Te viss smuki saliekam iekšā. To visu klāt. Un tagad faktiski man putra ir gatava. Es viņu tagad kārtīgi sataisu. Tā kā viņa jau grab, bet klankst. Bukstiņa putra. Viņa prasās, ka viņa pastāv pēc tam uz plīts. Vismaz pusstundu. Un tad viņa ir savilkusies, viņa ir sagājusi, viņa paņems to plīts siltumu un pati vēl viss sagājusi kopā. Tā kā viņai būtu jābūt. Es pirms sāku vienmēr uzlieku drāniņu vai smalko ietinam papīru. Kāpēc? Tāpēc, kad tvaiks, kas rodās, lai viņš netek tai putrā iekšā, bet viņš sasūcās tai drāniņā. Šīm pannām vērtība vispār, viņas ir mūžīgas. Un nevar domāt, ka viņas ir melnas un nesmukas, ka tāpēc viņas ir jānicina ārā. Jo šito metālu vairs neviens neražo, un nekad jūs tāds vairs nekur nedabūs. Ja ir šitāda panna mājās, skaidrs, ka jums būs visgaršīgākā gaļa, pankūkas un vispārējais. Uz plīts jācep. Un par cik tagad vēl kurās un bišķi uzsils pānes, jums pastāstīšu par to savu lībiešu sāli. Rudenī mēs vācam lupstāju, lākšu žāvējam, to neviens nekad nedara. Mums ir bišķiņ tāda vietiņa tur sētmalē. Un pētersīļi, tie ir 3 lībiešu, vispār zaļumi, ko es te lieku klāt. Un pārējais jau viss ir tāds, kas saka, fantāzijas lidojums no garšvielu veikala, kā liek. Un nātris vēl mums ir, jā. Nātris, jā. Un tad vēl, ja kaut kas tāds pierodās klāt, nātris ir baigi labās viņas tādu rūkteni dot. Un dievkociņš. Dievkociņam tās sēkliņas, ka viņš paliek dzeltens tāds gatavs, tāds smalkas viņas ir. Un tās zaļā zālītes, tad tās, kad noņem, tāpat izžāvē, un tad baigi smalka viņas vajag tā saberst. Viņi paliek to. Tad pamatā ir rupjā sāls un garšviels. Un tas viss stāv, samiksējās pa gadu 2 reizes, vienoja klāt 3. Un tad izveidojās tā pamatu sāls savēlk iekšā visas tās garšas un aromāts, un tad tas ir visam, kur dzīves situācijas ir vajadzīgas. Mēs izceļam tagad priekšā to, kas mums ir sagatavots, tieši mērcītei, bukstiņu mērcītei. Šitās te ādiņas, tās labās kūpinātās, tās uzliek jau uz pannas, redz, pannās sāk strādāt, jūs dzirdat vai ne, sāk lēnām čūkstēt. Drusciņas jau lieku tad to kūpināto speķi, tas ir plikais, un skatos, ko viņš dara. Karstums sāk veidoties, būs labi. Es jūtu, ka vajag pilieniņu. Eļļas pieliet, jo tā eļļa atdzīvina atkal tās ādiņas. Temperatūra mainās, paliek vēl karstāk. Un maize tā mums ir 2 veidi. Šitā ir klasiskā, ko mēs vienmēr lietojam visu bērnību. Viņu sauc par cūkmaizi, ķieģelīti. Kā kurā vietā, tāda viņa ir un ļoti garšīga. Mēs esam pie viņas pieraduši. Smuki uzgriežam maizīti. Tad
Uz tā mēs uzliksim virsū savu grūdeni. Šī ir rupmaizīte. Nu, redz, cik jauki burvīgais Kuzņicovs parādījies, to tieši, ko es vēlējos. Paldies tev, sieviņ. Tātad, šitā man bija pirmā no manas kolekcijas, un es noliku augšā uz krāšas, iedomājieties, tur smuki žāvēt viss, un man augšā uz krāšas vēl tās pagalītes stāvēja un žāvēs. Un pele, man kā gāja tā terīnai virsū, taisnu to aizskārt to klutu, to žāvējumu koku, manai terīnai bļiukšvāks pušu un 2 šķīvi pa galam. Es sapratu, dzīve ir sākusies. Nu, tagad tie šķīvi jau redz palikuši tur daži 4, 5, es nezinu, cik viņi tagad ir. Es likšu tā, pusi uz īstās rupmaizes un pusi uz ķieģelīša burvīgā. Pēc garšas izjūtam baltmaizi, šita neder, te vajag tomēr kreptīgāku to maizi. Viss notiek ļoti vienkārši, un jo vairāk, jo labāk. Tad būs garšīgi, neko nedrīkst vilkt un smērēt. Tas, kas pielips, tas paliek. Nu, un kas tad mums visa bērnība pagāja? Roka siļķu mucā. Izvilkām siļķi, kartupeļi, rogušpiens un tā visu laiku. Un es sapņoju, kad beidzot būs gaļa. Tagad redz, cik jauki siļķīti ir goda vietā. Tad mēs vēl apkaisīsim ar saviem burvīgajiem pipariem. Tos nevajag žēlot, no tiem vēl neviens nav nomiris nekad. Tieši otrādi, viss sāk strādāt ātrāk. Zaļumi var būt jebkuri, pētersiļi, lakša, lupstājs, visu, nu, kas patīk, kas garšo pašiem. Un jo vairāk vasarā, jo stiprāka veselība būs ziemā, rozā vaigi vienmēr būs un labs garstāvoklis. Tagad mēs liekam klāt sīpolus. Tie jau man ir sagriezti, smalki. Nu, ne jau tik smalki kā restorānā. Un ko mēs darām? Noteikti jāpieliek ir sviests. Bez sviesta vispār nekas nenotiek. Rozberlapiņa. Tā šitā te. Tās nekad nav par daudz, jo viņas ēdienā nejaucās. Viņas vienmēr var izvilkt ārā. Un tad ir burvīgās ķīmenītes. Mēs liekam tieši to kūpināto gaļu tagad klāt. Tā, kas mums bija tā nokūpināta, jo viņai nemaz tā termiskā apstāta tik milzīgi liela nav vajadzīga. Viņa jau faktiski gatava. Viņai vajag uzsilu, savākties kopā ar sīpoliem, ar visu. Tā, te tagad mēs pieliekam klāt ko? Atkal kārtīgās visu mūsu lībiešu garšvielas. Tūlīt viss ir gatavs. Burtiski atlicis ir kāds mirklītis, lai viņi vēl saņemās kopā viss. Un mums pusdienas ir gatavas. Bukstiņš, lībiešu bukstiņš, stūrīšu branku izpildījumā. Igors un viņa māma Gunta ir Taizeļu dzimtas pēcteči. Viņu darbošanās ir 2 mājās. Pirmā – Branki. Mēs esam iedzimtie no 1901. vai kaut kur tā gada, jo mans vecais tēvs Jānis Otomers nopirka to zemi no Dundas barona Fonostena Zakena, tieši ar visu lielo Taizeļu māju, kas vairs nav saglabājusies, bet tā zeme īpašumā mums ir vēl tagad, ar Taizeļu vārdu, un te mēs dzīvojam, tātad te mēs esam jau, kurā jau paaudzē, un to visu laiku faktiski kāds te dzīvojas, mēs savā mūžiņā bijām arī visur, kur Rīgā un Ogrē. Bet tagad, tad, kad vajadzēja izvēlēties patiešām, kur dzīvot un ko īsti darīt, un tā, mēs tomēr izvēlējāmies to savu dzimto pusi, un mums viņa ir vismīļākā un viskaistākā. Līdzās Brankiem atrodas otras mājas – Stūrīši. Tās Ginteru ģimene nopirkus 1999. gadā, jo pašā Maziribes centrā stāvējušas kā grausts. Varam tikai minēt, kā te izskatījās pirms atjaunošanas. Bez durvīm, logiem, grīdām, dabēs jebkā, ar prauliem puvešiem un pelējiem sēnēm. Tas bija viss, kas te bija, un sagraustie baļķi un pusjumts arī nebija jau. Mēs vienkārši centāmies saglābt kaut ko vēl var. Centāmies nesabojāt, ja tā kopējā tendence, tad nesabojāt to lībisko celtniecības manieru, to lībisko ciemu. Mums te tāds mazs ciemiņš ir pašiem, tā kā teikt, mums tā māja, kur mēs dzīvojam. Un te, kas ir tieši senlatviskās, lībiskās, 2 slīpu jumti, šindeļjumti, protams, 70. gados uzlika šiferi, bet paldies Dievam, tāpēc, kad citā tās koku mājas neviena vairs nebūtu, jo tie šindeļjumti jau tad sen bija cauri, bet tagad mēs esam centušies atjaunot, uzlikām to šindeļus arī pa jaunām, savās mājās tur, tā kā tas bija mūsu pusē bija taistie guļbaļķi, nevis tā kā Latgalē apaļie.
Un, šo mums šī bija tik sliktā stāvokli un ar tādu nespēju, ka mēs viņu nekā citādāk nevarējām, bet mums vajadzēja, kā jau jūs redzat, apšūti no iekšpusi, no ārpusi. Bet tur viņi ir iekšā tie baļķīši, un ja kas, tad viņus arī var atdzīvināt, bet tur vajag lielu naudu. Un arī redzam ir vietām, ka var paskatīties, kur viņi ir toties mūsu māja, kur mēs dzīvojam Branki. Tur ir, pilnībā viņi redzam, pliki nav apšūti, nekad arī nav bijuši apšūti, jo cits mājas vienkārši, lepnības un glaunuma dēļ vienkārši tā apšuj uzreiz, lai neredz, ka tas ir bauriem. Un kad tas ir smalki, apšuj uzreiz un nokrāsoja, kā tikai grib. Bet lielā vairumā viņas ir tumšas, viņas ir no vēja, no tiem sāļiem jūras vējiem, no darvas, ar ko viņi tik darbot, un no laika. Viņas visas ir tumšas, gandrīz mellas, tumši brūnas. Šī ir no 1888. gada. Šī ir ļoti veca māja, un man pat liekas, ka vienīgā, kas ir saglabājusies, tik daudz no tās mājas, no tiem senajiem laikiem. No Stūrīša ir ne tikai lībiešu ēkas paraugs, bet te atrodas dažādas pašu saimnieku sadabūtas lībiešu senlietas, un te jau izveidojusies senlietu krātuve. Mums Šlīteres ceļotāju dienās mēs arī piedalāmies katru gadu jau tagad, tā kā oficiālā tai maršrutā. Un šogad mums bija izstāde ar Rišeļie izšuvumiem. Jo, es viņas tā sadabūjusi esmu, kā teikt, pirkt zakts tapināts, dažas lietiņas ir, ko es vēl šuvu savos vidusskolas laikos, bet tie gan ir mājās, bet šie visi ir faktiski pirkt antikvariātos, un man viens ļoti labs cilvēks no Ventspils, mūsu restaurātors, viņam arī bija mājās, un viņš nepažēloja un mums uzdāvināja. Mēs tagad lepojamies ar to tomēr, ko mēs esam sadarījuši, panākuši un izdarījuši, jo tām lietiņām ir dots otrais mūžs, un viņi stāvēs 100 gadus un vairāk, un stāvēs vēl dot Dievs, jo tas ir mūsu ģimenes ieguldījums 11 gadu garumā, tā kā teikt, vēstures saglābšanā, un tas īpašais, protams, ir tas, kad tas ir mūsu domas, mūsu idejas un arī mūsu ģimenes nauda, un tikai, jo mums nav trāpījies ne pie kaut kādām citādām naudām tikt. Mums ir tas, kas mums ir, un tad mums vienmēr nāk priekšā vēl kaut kas mūs atkal varētu interesēt un kas mums nav, un tad atkal tas ir jāatjauno, un atkal, un tā dzīve iet uz priekšu, un tā mums notiekās, tā kā teikt, cik mēs kaut ko nopelnam, tik mēs tūlītās pat to un šito, un dzīve iet uz priekšu, un ir skaista, un darbojamies. Guntas kundze ciemiņus vienmēr sagaida tērpusies tautas tērpā. To rotā bagātīgas dzintara rotas, arī bruņu rupuču saktas. Krelles palīdzējusi veidot mazmeita. Lieku ar vienu citu brošiņu, arī no antikvariāta, druscītiņās tādam košākam akcentam, bet faktiski tas tērpiņš tiek lietots un valkāts pa īstam viņš ir. Ar šitādu lakatu, kas ir faktiski nācis no Hantimanas īskas, jo arī mana mazmeitiņa tur bija uz Vispasaules omugru tautu kongresu, un no turienes mums arī atved to lakatiņu, bet, protams, tas arī ir zināmā mērā, tā kā saka, par to jau arī vēl zinātnieki strīdās, ar ko viņi īsti ir jāvalkā to tērpu, jo faktiski lībiešiem viņi bija lieli ceļotāji, lieli un vareni, un apdzīvoja faktiski visu Latviju un visu, tā kā teikt, Igauniju, Somiju un to, un viņi braukāja, un viņiem bija tāda sakša, tāda tā kā zelta, tā kā samts, tā kā kaut kas tāds spīdīgs un tāds zelta krāsā tāds bija tas. Un ar tām rotām ir tā, ka jo lielāk un vairāk, jo viņas ir, kā teikt, jo skaitās bagātāks, varenāks un staltāks, jo pirmkārt tās viņas ir smagas, ja, un nevar stāvēt šitā, tad ir jāstāv uz staltam un jābūt stājā, tā kā, lai neapkauno ne tērpu, ne sakteņas, ne rotiņas. Ir jā, no senākiem laikiem, redz, kad balina vai nebalina, bet visur jau tie dzeltenie pleķi jau ir redzami, tāda no vecuma. Bet, tā kā te viss vecais tiek godāts, tas nav ne netīrs, nekāds.
Nu, man te ir 3 salvetes krāsas. Kāpēc tāds es izvēlējos? Jā, zils, zaļš, balts. Tās ir lībiešu krāsās. Nu, kad cilvēki atbrauc no svešuma, tad, lai viņiem ir tāds, lai atcerās, kad ir bijuši pie lībiešiem. Jo daudz nemaz nezina, kad ir tāds lībieši vispār, ka ir un kad ir pat karoks. Kad ieraug, tad skatās un brīnās. Kāpēc ir zils, zaļš, balts? Zeme, jūra un zaļš mežs. Parasti jau putri ir jāēd karot, bet, pieliek jau arī klāt dakšiņu, jo ir tāda ļauža, kas vairs nemāk ēst ar karotu putru. Tagad sagatavotie brīnumi. Nu, tāds galdiņš ir uzklāts pirmai uzkodai. Jums jau galds ir uzklāts. Labdien! Nākat uz mielastu pie mums. Sēžaties. Mēs nezinājām. Sēžat. Ir kaut kāds ierādīts vietas? Nē, var izvēlēties. Nu jā, gan. Mēs tikai vēlnāsam pusdienās. Lūdzu. Tā, pirmais ir uzkodiņa, komplimentiņš un labu apetīti. Ko jūs lūdzu dzersiet, kafiju vai piparmētra tēju? Droši vien, ka tēju tad jā. Tēju, jā, piparmētra tēju. Jā, jau esam, labi. tad esam. Kefīriņš ir uzlikts uz galda, tas būs pie otrā. Redz kā. Tas nav nekāds kefīriņš, bet rūgušpiens. Sāksim ar to. Jā. Kefīriņš ir bērnu dārzā. Labi apetīti. Paldies. Šai reizē Branku stūrīšu mājas saimnieks Igors Ginters no Mazirbes pagatavoja taizeļu dzimtas lībiešu ēdienus, vukstiņu putru un lībiešu grūdienu. Ja arī jums ir zināms tradicionāls recepts, kuras joprojām ir cieņā jūsu ģimenē, sazinieties ar mums e-pastā redakcija@rtv.lv vai pa tālruni 6421 9040 un dalieties savās prasmēs ar citiem mūsu raidījumu skatītājiem.